Paliksim vēl mazliet kājās un ieklausīsimies Dievu vārdā. Lasīsim no Mateja evaņģēlijas 5. nodaļas no 13. līdz 16. pantam. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminam. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Paldies Tev, debes Tēvs, par vārdu. Šajā vakarā, Kungs, paldies par Tavu garu, kas ir klātesošs tur, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies Tavā vārdā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Pat, kad dziedājām šo dziesmu, es atceros, ka šī bija mana mīļākā dziesma, ko man Mairita aicināja dziedāt, tad, kad es atgriezos. Un es tiešām to dziedāju no sirds un dvēseles, bet es atceros, ka droši vien es nekad to nebūtu dziedājis, ja nebūtu bijis kāds, kas savā laikā bija man tā cerība, jeb kas man parādīja, kur ir jāmeklē cerība. Cerība nākotnē, tad, kad liekas, kad visa dzīve ir sabrukusi un cerības vairs nav. Un tādēļ šodien es arī gribu mazliet pieskarties tam, ko Jēzus mums šodien caur savu vārdu vēlas pateikt. Jo ilgāk mēs dzīvojam šajā pasaulē, jo vairāk mēs saprotam, ka nevienmēr tas, ko mēs domājam par sevi, sakrīt ar to, ko Dievs domā par mums un ko līdzcilvēki domā par mums. Piemēram, Mūzus Dievam jautā, kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka man jāizved izraēlieši no Ēģiptes. 2. Mūzes 3.11. Mūzus neapzinās, kas viņš ir. Gandrīz kā mūsu eksprezidents Zatlers. Ja? Kas es esmu? Sakiet, kas es esmu? Bet Dievs redz Mūzu vīru, kurš izglābs viņa tautu, izredzēto tautu. Pēteris savukārt, apustulis Pēteris, māceklis Pēteris, savukārt sacīja, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Jēzus sacīja tam, patiesi es tev saku, šinī naktī pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa no 33. līdz 34. pantam. Pēterim likās, ka viņš ir ļoti stiprs savā ticībā, ka nekas šo ticību nevar satricināt, un viņš ir derīgs Dieva valstības darbam. Bet Jēzus jau tajā brīdī redzēja nākamo nodevēju, kas viņu aizliegs. Un tajā pašā laikā gan Mūzum, gan Pēterim, gan katram atpestītam Dieva bērnam Jēzus saka, jūs esat zemes sāls un pasaules gaišums. Neskatoties uz to, ko mēs par sevi domājam, kas mēs esam, viņš saviem bērniem saka, jūs esat zemes sāls un pasaules gaisma. Jeb gaišums.
Neskatoties uz to, vai mēs tam piekrītam vai nepiekrītam, vai mēs esam derīga vai nederīga sāls, vai spīdoša gaisma vai dziestoša gaisma, viņš mums atgādina. Jūs esat zemes sāls un pasaules gaišums. Kādu sāli Jēzus vēlas mūsos ieraudzīt? To sāli, no kuras mūs brīdina ārsti, lietojiet mazāk sāli, tad jūs būsiet veseli. To sāli, ko ziemas laikā kais uz ielām, kas sēd asfaltu, sēd mūsu automašīnas, sēd apavus. Par tādu sāli Jēzus runā. Par kādu gaismu Jēzus runā. Par to, kuras dēļ ārsti aicina obligāti lietot saules brilles, lai mēs nesabojātu savu redzi. Par tādu gaismu, kur mums ir jābaidās no ultravioletiem stariem, lai mēs neapdegtu. Lai to noskaidrotu, mums gribot, negribot, ir jāieskatās tajā laikā, kad Jēzus saka šos vārdus savā kalnu svētrunā. Ieskatīsimies tajā laikā, ko tajā laikā nozīmēja saules un gaisma. Un svētajos rakstos šiem diviem jēdzieniem ir piešķirta īpaša nozīme. Es gribētu, lai mēs saprastu, cik nozīmīgi tajā laikā bija saules un gaisma cilvēkiem. Šodien šajā urbanizētajā pasaulē, kur mēs dzīvojam, mums ir grūti saprast, ko cilvēkam tas nozīmē. Mēs pat varbūt neaizdomājamies savā ikdienā, bet mums ir jādomā par tiem cilvēkiem, kuri varbūt nav ticīgi cilvēki, kuri nav kristieši, kuri nav no paudzes uz paudzi nākuši baznīcā, mācījušies svētdienas skolā, kur viņiem ir skaidrots par sāli, par gaismu un tā tālāk. Mums jādomā par cilvēkiem, kuri neko nav dzirdējuši. Un tad, kad mēs viņiem sakām, esi zemes sāls un pasaules gaisma, ko viņi domā? Iespējams to, ko mēs pirms tam runājām. Kas vecās derības laikā, Jēzus laikā un ilgi pēc tam, kas bija sāls? Un nedaudz piemēri, lai mēs paši aizdomātos. Sāls bija lieta, bez kuras cilvēks nekad nedevās, piemēram, tuksnesī. Jo sāls bija vajadzīga, lai organisms neatūdeņotos. Sāls bija lieta, ar ko apstrādāt, dezinficēt brūces, ja tev kaut kas notika. Sāls palīdzēja saglabāt pārtiku. Sāli izmantoja kā tīrīšanas līdzekli. Sāli kopā ar olīveļu tu varēji lietot, lai pret apdegumiem. Sāls bija līdzeklis derību slēgšanā. Tajā laikā nevajadzēja iet pie notāra un slēgt līgumus un parakstīt, lai vienotos par kaut ko. Divi vīri satikās tuksnesī, samainījās sāls maisiņiem un derība bija noslēgta. Tādi vīri bija toreiz un tādi likumi bija toreiz. Un, protams, upurēšana. Upurēšana bez sāls nevarēja notikt. Sāls tajā laikā bija universāls līdzeklis, kas bija gatavs atrisināt daudzas cilvēku problēmas. Šodien cilvēku dzīvēs to, ko kādreiz darīja sāls, to dara medicīna, to dara farmakoloģija, to dara sadzīves ķīmija. Un tikai tad, ja mums to visu atņemtu, mēs aizdomātos, ko patiesībā tajā laikā nozīmēja sāls. Varētu teikt, ka sāls bija dzīvības un nāves jautājums. Mācekļiem, kas tiek salīdzināti ar sāli, ir jābūt par dzīvības uzturētājiem un sargātājiem šajā pasaulē.
tik svarīga bija saules. Un tikpat īpaša vieta Bībelē ir ierādīta gaismai. Jau Bībeles sākumā mēs lasām, ka Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija tukša un tumsa lidinājās par ūdeņiem. Un 1. Mūzes 1.3. Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Bez gaismas nav dzīvības uz šīs zemes. Tā nevarēja nesākties, un bez gaismas tā nevar turpināties. Līdz pat šai dienai augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem visiem ir nepieciešama gaisma, un mēs zinām, kāds garstāvoklis mums ir tad, kad ir tumsa, kad ir apmācies, kad ir tumšs. Cik ļoti mēs ilgojamies pēc gaismas, cik ļoti mēs ilgojamies pēc saulītes. Ja nav saulīte, tad vismaz slēdžus ieslēdzam, ja? vairāk izgaismojam savas mājas. Augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem, visiem ir vajadzīga gaisma. Tā ir vajadzīga mūsu fiziskai un vajadzīga mūsu garīgai labsajūtai. Jo cilvēks ir daļa no Dieva radītās pasaules. Agrāk cilvēka dzīve sākās rītausmā un beidzās līdz ar saulrietu. Jo Dieva bērni savus darbus darīja gaismā. Dieva bērni savus darbus centās padarīt gaismā. Līdz ar elektrības ienākšanu viss mainās, kardināli mainās. Šodien mēs pārnākam mājās, kad ir tumšs, ko mēs darām, slēdzis ieslēgts, viss turpinās. Ja? Televizors, dators, viss notiek, viss mums rūc, apkures sūkņi, vai ne, Gunter? Viss strādā un bez problēmām. Tu zini, kad ja ir elektrība, tad viss notiks. Šodien līdz ar elektrību mainās visa izpratne par gaismu. Principā mēs bez gaismas nedzīvojam. Ja? Mums pat, mēs izējam uz ielām, ielas izgaismotas, jā, tūlītās būs, nāks adventa laiks, viss būs skaisti izgaismots, mēs priecāsimies. Un kad šodien apstājas dzīve? Tad, kad mēs pazaudējam savu telefonu. Jo šodien mūsu smadzenes ir pārinstalētas telefonā. Patiesībā, mazliet pasmejoties, bet patiesībā tas ir ļoti nopietni. Mēs savas smadzenes nesājam kabatā. Un to es pats uz sevi esmu piedzīvojis, ko nozīmē, ja pazūd telefons. Ja kādreiz es zināju mammas, omītes telefonus no galvas, tad šodien es pats savus sieviņas numuru nezinu. Es pārliecināts uz to, kad man ir ierakstīts telefonā, kad es jebkurā mirklī uzspiedīšu, un man viņa atbildēs, ja viņa varēs atbildēt. Bet ne jau tikai telefons. Tur ir visa mūsu dzīve iekšā. Tur ir pieraksti, plāni, informācija, Bībele, sprediķi. Viss ir telefonā. Un iedomājieties, kas notiek. Ja pazūd telefons, dzīve apstājas. Šodien telefons daudziem ir kā lūkšana altārs, kur mēs vairākas reizes dienā zemojamies viņa priekšā un varētu teikt pielūdzam. Nevaram bez viņa dzīvot. Es gribētu teikt, ka vairāk nekā Dievu vārdu mēs lasām. Vairāk. Un nezinot tā laika kultūru, vēsturisko vidi un tradīcijas, mēs nespējam saprast daudzas lietas.
šo lietu dziļo jēgu, kādu Jēzus ielika šajās līdzībās. Vecā un jaunā derība ir sarakstīta attiecīgajā laikā un vidē. Ja tās būtu sarakstītas šodien, iespējams, ka piemēri būtu savādāki. Ģērbšanās stils, mūzika, tradīcijas būtu citādas, iesaiņojums būtu citāds, bet vēsts paliktu tā pati. Es ticu, ka vēsts, kas ir ielikta Dievu vārdā, paliktu nemainīga, paliktu tā pati. Forma mainīsies. Vēsts paliks tā pati. Ebrejiem 13:8 rakstīts: Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Viņš ir nemainīgs. Formas, kā aizsniegt cilvēku ar labo vēsti, mainās, un tām ir jāmainās. Nemainīgi paliek pati vēsts, ko Jēzus ir atstājis cilvēkiem. Kā mums, kā Kristus mācekļiem, šo vēsti aiznest līdz cilvēkiem? Tas ir bijis strīdus iemesls visos laikos. Kādā veidā mēs šo vēsti varam aiznest līdz cilvēkiem? Vai mēs drīkstam kaut ko mainīt dievkalpojumu formā, sludināšanas veidā, apģērbā? Vai es drīkstu šodien būt džemperī? Ja? Speciāli Raivim uzprasīja, kādā dreskodā man jānāk. Un viņš man atrakstīja, es tik ļoti samulsu, viņš teica, man jau it kā tev vajadzēja prasīt, ja, par to. Viņš saka, tu man prasi. Bet šīs ir lietas, ko mēs varam mainīt. Kas patiesībā mainās pat daudz nedomājot. Ja? Meitenes, dāmas, māsas, jūs tak nesēžat lakatiņos. Ja? Kaut gan Dieva vārdā rakstīts, ka tā ir jādara. Ja? Kur ir lakatiņi šovakar? Nav. Redziet, attiecīgajā laikā, attiecīgajā kultūrā ir bijis tā, šodien kaut kas mainās, bet vēsts, ko saka mums Jēzus, nemainās. Bieži vien mēs iztērējam daudz spēkus tieši šādās diskusijās. Vai mēs drīkstam darīt to vai nedrīkstam, kā jau es sākumā pieminēju. Kaut mēs vairāk saprastu, ko mums ir jādara, nevis ko mēs nedrīkstam darīt. Mēs ļoti labi zinām, ko mēs nedrīkstam. Mēs nedrīkstam to, nedrīkstam to, nedrīkstam to. Bet ziniet, tie cilvēki, kas meklē cerību, kas ir tur ārpusē, nekad nesāksim ar to, ko viņš nedrīkst darīt. Sludināsim cilvēkam to, kas viņam ir jādara, lai viņš satiktos ar Kristu. Kas viņam ir jādara, lai kaut kad viņš varētu kļūt par zemes sāli un šīs pasaules gaišumu. Mēs šodien bieži pieminam mūsu senču dievbijību un ticību, bet mums der atcerēties viena lieta, ka patiesībā viņi bija ļoti privileģētā stāvoklī salīdzinot ar mūsu tagad bērniem un mazbērniem, kas auga. Viņiem bija divi informācijas avoti, kas viņus aizveda pie gaismas, pie sāls, patiesās. Un kas tās bija? Bībele un dziesmu grāmata. Bībele un dziesmu grāmata, kas bija mājās, un tā bija liela svētība, ja tev bija. Ja tev bija. Un viņi nevarēja tik viegli nomaldīties kā šodien. Šodien zēni, kas sēž aizmugurē, zina, ar vienu klikšķi, ja, varam aizsniegt tūkstošiem,
tūkstošiem dievkalpojumus, tūkstošiem reliģijas, dažādas kustības garīgās, kas visi saka, mēs esam sāls, mēs esam gaisma. Un nomaldīties šodien cilvēkam ir ļoti, ļoti viegli. Ja tev nav saknes, ja tev nav tradīcijas, ja tu neesi nācis vecvecākiem vai vecākiem līdz uz baznīcu un kaut ko mācījies, ja, ir ļoti grūti neapmaldīties. Kur meklēt? Kur ieraudzīt šo patieso sāli un gaismu? Sāls un gaismas avotu, šo patieso avotu. Un Jāņa 8.12. Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un vienkāršāk sakot, viņš saka, nemeklējiet gaismu citur. Manī ir viss, kas jums vajadzīgs. Nemeklējiet gaismu citur. Arī apustulis Pāvils savā vēstulē Efeziešiem 5.8 saka, jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni, jo tuvāk mēs esam Kristum, jo spožāk atspīdam. Un te ir liela bīstamība, ko dažreiz pieļauj kristieši, ja domā, ka viņi spīd paši. Mēs nespīdam, mīļie. Mēs atspīdam. Jo tuvāk mēs esam Kristus gaismai, jo spēcīgāk mēs spīdam, jo tā svece ir gaišāka šajā pasaulē. Tikai no atspīduma. Un vēl viena svarīga lieta, ko mēs nevaram aizmirst. Jo tuvāk mēs esam Kristus gaismai, jo vairāk mēs ieraugam savus netīrumus, kas ir uz mums. Nevis citu, kas ir tālumā. Kad mēs tuvojamies Kristum, tad mēs ieraugam savus netīrumus. Un to ir vienmēr jāatceras, kad mums ir kāda vēlme kādam bakstīt ar pirkstu un teikt, tu esi tāds, tu esi šitāds. Vienmēr jāatceras, ja tu esi pasaules gaisma vai gaišums, tad vispirms paskaties pats uz sevi. Ir brīnišķīgi, ka mēs daudz mācāmies, ka mēs daudz lasām. Un tā ir šīs dienas privilēģija, kas kādreiz mūsu senčiem nebija. Bet, lai kļūtu par patiesu sāli un gaismu šai pasaulē, nepietiek tikai ar intelektuālu kristietību. Es lasīju, kādreiz Matīs Kaudzīte bija sarakstījis par Vidzemes brāļu draudžu kustību. Varbūt kāds ir lasījis, es nezinu. Bet Matīs Kaudzīte, kas sarakstījis ar savu brāli Mērnieku laikus. Un tur ir aprakstīts, kā notika Vidzemes brāļu draudzēs evanģelizācija. Neviens nedrīkstēja ātrāk atstāt šo sapulci, kamēr viņš nebija apraudājies grēka nožēlas asarās. Mēs varam pasmieties šodien, varbūt tie cilvēki raudāja tāpēc, ka viņus nelaida mājās, nevis ka viņi nožēloja savus grēkus. Bet tad, kad mēs paskatāmies uz rezultātu, kāds bija brāļu draudžu kustībai, tad mēs redzam, ka tur bija liela daļa patiesības. Cilvēki tik ilgi lūdza Dievu, kamēr viņi satikās ar savu glābēju, ar savu pestītāju Jēzu Kristu. Tik ilgi. Nepietiek tikai ar spontānām evanģelizācijas sapulcēm, kur
tiek aicināti visi priekšā, un tad bara instinkta iespaidot mēs visi ejam priekšā, ja, un nožēlojam it kā savus grēkus. Ja tā būtu, tad šī pasaule būtu daudz, daudz gaišāka. Draudzes būtu daudz, daudz pilnākas. Daudz, daudz vairāk draudžu būtu. Tikai tad, kad šīs patiesais sāls un gaismas avots tiek ielaists mūsu sirdīs, mēs paši varam par tādiem kļūt. Tad arī visas gudrās un ģeniālās lietas ir daudz saprotamākas. Gan Jēzus, gan Pāvils iesāk sarunas ar cilvēkiem viņiem saprotamā valodā. Un tas ir vēl viena lieta, tā ir vēl viena lieta, kas mums ir jāsaprot, kad ar cilvēkiem ir jārunā viņiem saprotamā valodā. Nav jēgas, ka mēs citējam Bībeles pantus tikai. Cilvēks, kurš nekad nav lasījis Bībeli, kurš nekad par to nav domājis un dzirdējis, ar viņu ir jārunā viņam saprotamā valodā. Kādam pareizticīgo priesterim pārmet par to, ka viņš iet pie tantiņām un runā par tītariem, par vistām, par gaiļiem un tādām lietām. Un tad viņš teica to. Viņš teica, tas ir mans dialogs ar šo tantiņu. Es vispirms vēlos ar viņu sadraudzēties, lai viņi man pastāsta par to, kas viņai ir tas dārgākais. Viņas vistiņa, viņas tīters, viņas gailītis. Un tad es viņai pastāstīšu, kas man ir visdārgākais. Ir šis dialogs. Un ja mēs skatāmies uz Jēzu un skatāmies uz Pāvilu, kā viņi mācēja ar cilvēkiem sarunāties. Ar zvejniekiem runāja par zivīm, ar vecākiem par bērniem. Ar ielas meitām runāja par vīriešiem. Vai to mēs vispār varam pieminēt Dieva namā? Bet rezultāts bija kāds. Vienmēr bija viens un tas pats. Tika pasludināts Kristus evaņģēlijs un pestīšanas ceļš. Vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. 1. Korintiešiem 9. nodaļā Pāvils saka, visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Viņš to nedara tāpēc, lai būtu ar grēciniekiem un grēkot kopā ar viņiem tieši tāpat kā Jēzus. To nedara tāpēc. Bet lai būtu par gaismu un par sāli šiem cilvēkiem. Viņš bija gatavs mainīties, lai evaņģēlijs sasniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku. Viņš darīja visu, lai būtu par gaismu un derīgu sāli tiem, kas Kristu vēl nepazina. Visai pasaulē. Arī tiem, kuri to nebija pelnījuši. Kuri neko negribēja dzirdēt par Jēzu, arī tiem. Un jāatzīst, ka to darīja ļoti prasmīgi un gudri. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Pāvila gaisma spīd joprojām šodien, kaut arī viņš sen vairs nav uz šīs pasaules, sen nav mūsu vidū, jo viņš dzīvoja kā gaismas bērns savā kungā. Noslēgumā es gribētu atgādināt kādu svarīgu faktu. Kad mēs lasām, jūs esat zemes sāls. Tur ir piebilde. Bet ja sāls nederīga, sāls un gaisma ir derīgas, ja tās lieto. Sāls paka ātri pārvēršas par akmeni,
ja tā stāv nelietota. Es savā bērnībā dzīvoju Jaunliepājā, un tur bija saules noliktavas vecas. Un tad es atceros, ka viņas ārdīja nost, tad vīri, es nezinu, bija citas tehnoloģijas droši vien, bet man liekas, ka viņi kādus mēnešus tos milzīgos saules kalnus ar gaisa āmuriem daudzīja. Ja, jo saules, kas nebija lietota, bija pārvērtusies par akmeni. Nekam, nevienam nevajadzīgu, nederīgu akmeni. Šodien ir pieejams brīnišķīgs, skaists sveces. Esat kādreiz nopirkuši? Tik skaistas, acī tīkams. Un tā, ka mēs viņus aizdedzinām, liesma dzies nost, sprakšķi. Ja. Nekam nederīgs. Ārēji brīnišķīgas, skaistas. Praktiski nekam nederīgas. Tāpat ar sāli un gaismu ir tā, ka šīs lietas ir ļoti labas, ja tās ir samērīgā daudzumā un īstajā vietā. Jebkura saimniece pateiks, ka zupu var pārsālīt, vai ne? Saimnieces var. Acis var apžilbināt. Pārmērīga gaisma mūs var apžilbināt. Ja mēs sāli, kas domāta visai priekulai, sabērsim tikai priekulas draudzē. Gaismu, kas domāta visai priekulai. Saliksim šeit prožektors un izgaismosim tikai priekulas draudzi. Efekts nebūs tas labākais. Kaut kas tiks pārsālīts, kaut kas tiks pārgaismots, un kādi tur ārpusē paliks tumsā. Kādam saules un gaisam būs par daudz, kāds paliks bez tā. Šodien es gribētu novēlēt mums visiem, lai mēs patiesi varētu būt par tādu sāli un tādu gaismu pasaulē, kādu to bija domājis Jēzus, kad viņš teica šos vārdus. Nevis neveselīga pārtikas piedeva, nevis mākslīga, neīsta gaisma, bet sāls un gaisma, kas pasaulē nes dzīvību un sargā to. Tad mēs būsim cerība nākotnē. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par to, ka Tu šajā dienā mums atgādini par to, kas mēs esam. Un arī liedz domāt par to, vai mēs esam derīga sāls un derīga gaisma šai pasaulē. Ne tikai mums pašiem, bet visai pasaulē. Kungs, paldies, ka Tu māci, kādiem mums ir jābūt. Paldies, ka Tavs gars ir tas, kurš mūs skubina, kas mūs pamāca, kas mūs pārmāca dažreiz. Kungs, un paldies, ka caur Tavu vārdu un caur Tavām pavēlēm, ko Tu mums esi vēlējies, lai mēs pildām, mēs varam kļūt par cerību nākotnē. To mēs pateicamies un lūdzamies Tavā vārdā, Jēzu. Amen.